Labdien! Šodien ir 2023. gada 13. septembris. Un šodien septembra enerģētiskā prognoze. Atgādināšu pašā sākumā, ka YouTube settingos, jeb uzstādījumos, var paātrināt atskaņošanas ātrumu, kā arī zem YouTube video var atrast dažādas saites, ko iesaku atvērt pēc rezonances un pārsvarā paklausīties. Tātad septembra enerģētiskās iezīmes. Septembris mums palīdz ieviest kārtību. Tas ir pietiekoši gaišs un harmonisks mēnesis. Dod mierīgumu. Septembrī dabū to, ko sēja augustā. Kopumā septembris ir diezgan dāsns un dod vajadzīgo. Septembrī ļoti svarīgi ir saglabāt iekšējo līdzsvaru un mieru. Savukārt ārēji var atpūsties. Ir svarīga paļaušanās uz savu intuīciju, ticēt un uzticēties tikai sev, klausīties tikai sevi. Pārliecība par sevi un iekšējais kodols tieši septembrī ir ļoti svarīgi. Viena no enerģijām, kas būs septembrī, liks citādāk paskatīties uz lietām, ieraudzīt visu tā, kā tas vienkārši ir. Šo enerģiju varētu nosaukt par atskurbuma enerģiju. Jūs it kā pamodīsieties un daudz ko ieraudzīsiet citā gaismā. Tā it kā sāktos apziņas uzplaiksnījumi. It kā jūs būtu kaut ko izdarījis, bet pēc tam atjēdzies un ar jaunu skatu paskatījies uz to, ko izdarījis. Varētu teikt par tādiem kā 3 veidiem. Pirmais. Tam, kurš lidinājās kaut kādā savā realitātē, tas būs šoks. Otrais. Kurš vairāk vai mazāk adekvāti vērtēja realitāti, tas vienkārši apstiprinās savu viedokli, un viņam šī realitāte vienkārši izpaudīsies skaidrāk. Un trešajiem, jauns skatījums var kļūt par katastrofu. It kā no miglas uzrastos kādas aprises, kuras netika gaidītas, bet pēkšņi tās tika ieraudzītas. Tāpēc šī mēneša enerģijas var saukt par atskurbšanas enerģijām. Viss izpaudīsies tāds, kāds tas ir. Tāds, kāds tas ir patiesībā. Skaidrāk izpaudīsies redzamais un no dzīlēm parādīsies neredzamais. Parādīsies tas, par ko tu nedomāji, ko tu neņēmi vērā, kam tu nepiešķīri nozīmi, bet pēkšņi tas izrādījās svarīgs. Rūpīgi apzinieties, kur atrodaties, kādā vietā. Iepriekš pārskatiet savu pārvietošanos. Neiet uz apšaubāmām vietām.
Ja ir kādas nepatīkamas sajūtas par jūsu ceļojumiem vai vietām, uz kurām gatavojaties doties, 10 reizes pārbaudiet, vai jums uz turieni jābrauc. Varbūt tādu braucienu var pārcelt. Nevienmēr viss ir tik slikti, kā jums varētu šķist, tāpēc nav jāiet savu emociju pavadā. Tas, kas tagad parādās vienā gaismā, pēc kāda laika var pagriezties uz otru pusi un parādīties citādāk, iespējams pat pozitīvāk. Novērtējiet, vai jūs šajā pasaulē palieliniet ilūziju vai tomēr to samaziniet. Nevienmēr sanāk noturēt līdzsvaru, bet ir vēlams uz to tiekties. Jūsu rīcība, domas, emocijas, kam tās kalpo, vai tās rada un uztur līdzsvaru, vai tieši pretēji, hausu un ilūziju. Tagad viss ir kustībā, kura ir daudz virzienu, un tas rada zināmas grūtības un pat hausu. Taču to var samazināt. Nav jāuzkurina emocijas. Turiet līdzsvaru. Dozējiet ziņas. Skatieties un klausieties tos kanālus, kas notur līdzsvaru. Labāk ejiet uz kanāliem ar labām ziņām. Vispār pievērsiet uzmanību labajam. Saglabājiet tīru savu lauku. Eņģeļi neaicina jūs noslēgties no pasaules, taču aicina uzmanīgi izturēties pret to, no kādiem avotiem jūs smelieties informāciju par šo pasauli. Centieties noturēt līdzsvaru savās emocijās un darbos. Nav jāpalielina hauss vai ilūzija. Pasaulē ir vajadzīgs atbalsts, lai šobrīd noturētu līdzsvaru. Vēl kāda mēneša tendence ir brīvība. Mēneša vibrāciju jēga ir tā, ka kolektīvajā apziņā tiek panākts līdzsvars starp manipulācijām un pašizpausmes brīvību. Septembrī pasaule pietuvojas šim līdzsvara punktam, un pamazām spēja izvēlēties sāk palikt vairāk par svešas gribas uzspiešanu no ārpuses. Un vispār tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs notikums, kam ir sakars ar pēdējo 12,000 gadu notikumiem. Runa ir par masveida miega jeb gulēšanas perioda beigām, Kali-jūgas laikmetā, jeb Kali-jūgā, kurā cilvēki gļēvi bez savas gribas piekrita kolektīvajai gribai. Un attiecīgi šo kolektīvo gribu kāds nemitīgi centās apseglot, lai veiktu manipulāciju. Sabiedrības lietās jaunās enerģijas rada plašu lauku dažādu schēmu izgaismošanai. Tas attiecas gan uz varas struktūrām, gan uz ekonomiskajiem veidojumiem, gan dažādiem interešu pulciņiem, kas var atklāt to organizatoru slēptās personiskās intereses. Valdošās partijas var nonākt skandāla centrā, atmaskojošu materiālu dēļ. Dažādu valstu ekonomiskie dati savā pamatā var parādīt fiktīvas nozīmes. Atveras durvis dažādām noplūdēm vispār
jebkurā kolektīvā parādībā. Turklāt galvenais uzsvars tiks likts pat nevis uz patiesības atklāšanu, bet gan uz to, lai parādītu ieinteresētās puses šajos procesos. Manipulātori nonāks preses prožektoros, bet ēnu struktūras iesaistīsies savstarpējās kaujās, tāpēc tādējādi parādot sabiedrībai savus patiesos nodomus. Faktiski tas ir sabrukuma sākums daudziem propagandas veidiem, ieskaitot pat tādus veidus, kur cilvēki pat nenojauta, ka viņi ir svēti ticējuši izdomātajiem ideāliem, kas paņemti no zila gaisa un celti tikai un vienīgi privātās iedzīvošanās dēļ. Tas viss radīs jucekli cilvēku prātos. Kāds pieķersies saviem uzskatiem, pat neskatoties uz to absurdumu, taču daudzi izjutīs tā saucamo pārmaiņu garu. Jo pati izvēles brīvības vibrācija nemitīgi atgādinās, ka snaudošais miegs, jeb gulēšana, jeb aizmigušais stāvoklis ir beidzies un sauc apziņu būt nomodā, jeb modina snaudošo apziņu. Tādā veidā privātajā dzīvē cilvēki izjutīs tādu kā paplašinātu telpu, kuru prasās aizpildīt. Jo tur, kur iepriekš automātiski ieslēdzās egregoru programmas, tur parādīsies vieta augstākā es frekvencei. Un tas novedīs pie vēlmes pārskatīt esošos jēdzienus un pārslēgt uzmanību no ierastajiem informācijas saņemšanas kanāliem. Svarīga mēneša atziņa būs apzināšanās, ka vienmēr esat bijuši brīvi, bet izvēlējušies, tieši izvēlējušies, pakļauties svešam viedoklim, svešai manipulācijai, ārējām nostādnēm un negatīvai pārliecībai. Bet tagad jūsu izvēles telpa sāks izplasties ģeometriskā progresijā, piedāvājot jums arvien vairāk rīcības variantu dažādās dzīves jomās. Jums būs jāparedz sava paplašinātā versija. Tā jāpieredz un jāredz, kura uzņemas atbildību par savu realitāti. Apzinieties arī to, ka jums pašam būs jāatsakās no taktikas manipulēt ar citiem cilvēkiem. Tas arī var būt šokējošs atklājums, jo jūs ieraudzīsiet, ka paši bieži vien veidojāt izlikšanās reakcijas attiecībā uz citu uzvedību, lai radītu viņiem kaut kādas jūtas pret jums, virzot viņus jūsu izvēles virzienā. Šādās savās manipulācijās jūs varat saskatīt slēptus negatīvus uzskatus. Bet pats svarīgākais šajā apziņā būs tas, ka atklāsiet, ka ar savām manipulācijām esat bloķējis pats sevi, noslēdzot personiskās jaunrades plūsmu un personīgo atjaunināšanos, tostarp arī sava ķermeņa atjaunināšanos. Tāpēc šāda apzināšanās dos impulsu arī atjaunoties jūsu fiziskajam
ķermenim. Septembra enerģija mūs noved pie līdzsvara starp brīvību un manipulācijām. Tomēr pati brīvība jums būs jāizvēlas. Izlemt, būt brīvam vai vēl mazliet pabūt manipulācijā, līdz ar to būt tam, ar ko manipulē citi. Atcerieties, ka tas vienmēr darbojas uz abām pusēm vienlaicīgi. Jums nesanāks ieņemt tikai vienu pozīciju. Vēl septembrī palielināsies notikumu aktivitāte ar sevis nestandarta izpaušanu. Bieži vien sevis nestandarta izpaušanu bloķē mentālās programmas. Tādas kā man to nedrīkst, es to nevaru, es to nedrīkstu, tā darīt nedrīkst, tā nedrīkst dzīvot, tā nav pieņemts un tā tālāk. Tāpēc nestandarta sevis izpaušana var būt tāda kā atpūta pašam no sevis. No savām mentālajām programmām, no sociuma, no masu mēdīju ietekmes. Un jūs teiksiet, bet es baidos, es no kaut kā baidos, man ir bailes tajā ieiet, tajā sevis nestandarta izpaušanā. Un tieši augustā spēcīgi izpaudās bailes, un bija darbs ar bailēm. Un ja jūs izstrādājāt šīs bailes, tad septembrī tas būs jūsu izvēli neietekmējošs faktors. Un tas dos iespēju vairāk izpausties nestandarta veidā. Ja tomēr vēl palikušas astes ar bailēm, strādājiet, izstrādājiet tās septembrī, lai vēlāk būtu pašiem vieglāk. Baiļu nesamība dos iespēju vairāk izpausties nestandarta veidā. Un atkal to var nosaukt par atpūtu no sevis paša, no savām mentālajām programmām un ierobežojumiem. Lai labāk saprastu šo informāciju, iedomājieties, ka jūs zīmējat apelsīnu, un tā vietā, lai tam parasti būtu oranža krāsa, jūs to uzzīmējat, piemēram, lilā. Pamēģiniet to izdarīt un sajūtiet savu attieksmi pret to, kā jūs to uzzīmējāt pilnīgi citādu. Un tas ir tas, kas jums ir atļauts. Tas ir tas, ko jūs varat. Tas ir tas, kas ir izrāviens caur pasaules standarta uztveres sietu. Pasaule nav tāda, kāda jūs to uztverat. Pasaule atklāja iespējas, ja jūs sākat ļaut šai pasaulē būt citādai. Eņģeļi novēl jums panākumus šajā jomā. Jā, arī septembrī darbs ar sevi turpinās. Attīstītās apziņas cilvēks iegūs lielisku iespēju nostiprināties izvēlētā ceļa pareizībā, jo izjutīs gan planētas saprāta, gan saules logosa ietekmi. Septembra pirmajās 5 dienās dominēs saules ietekme diapazonā no 10. līdz 3. dimensijai. Apmēram no mēneša vidus attīstītās apziņas cilvēks sāks caur sevi pārraidīt saules enerģijas uz vispār cilvēciskās zemās apziņas telpu.
tādējādi pildot tiltiņa lomu starp debesīm un zemi. Turklāt šāda cilvēka enerģētiskie ķermeņi būs spējīgi asimilēt un pārraidīt ļoti liela diapazona enerģijas, no 1. līdz 9. dimensijai. Daudziem cilvēkiem tas ir sākums vērienīgākai pašreizējā iemiesojuma uzdevumu īstenošanai. Saistībā ar Saules enerģiju translāciju uz planētu veidosies veseli 60 spriedzes mezgli septembrī. Vienlaikus vairāki spriedzes mezgli saliksies starp galaktikas centra programmām un Saules programmām. Tā sāks veidoties jauns enerģijas līdzsvars. Šāds process radīs papildus enerģētiskos traucējumus individuālajās un grupu apziņās, kas pastiprinās cilvēku uzvedības turbulenci un neprognozējamību visos līmeņos. Palielināsies psihisko traucējumu skaits, jo zemapziņā atrodas daudz nesaistītu fragmentu un apakšpersonības daļu. Pastiprināsies bailes un nevēlēšanās dzīvē kaut ko mainīt. Ilūziju skaits pieaugs, tā skaitā galvu smiltīs ilūzija, kā strausam. Ar šādiem cilvēkiem būs sarežģīti nodibināt kontaktus un veidot dialogu. Esiet gatavi konfliktiem, gan ar tuviniekiem, gan ar draugiem. Jau daudz vairāk tēmās un daudz vairāk jautājumos. Nemēģiniet, nav jāmēģina viņus pārliecināt. Nodarbojieties ar sevi un meklējiet domu biedrus. Septembrī no stihijām mēneša sākumā aktīva būs uguns, taču no mēneša 10. datumiem priekšplānā izvirzīsies ūdens stihija, un tā turpinās attīrīt cilvēces neapzināto. Iepriekšējā mēnesī augustā sarežģītais iekšējais darbs skāra pagātnes pieredzes, pārdomāšanu un pašreizējā iemiesojuma uzdevumu izpratni, ņemot vērā visu dvēseles iemiesojumu ciklu. Šobrīd uz planētas Zeme ir cilvēki, kas iepriekš ir veiksmīgi pabeiguši 3 līdz 5 iemiesošanās ciklus dažādās civilizācijās uz Zemes, un viņiem ir pieredze pārejas periodos. Tieši tāpēc viņi šobrīd ir iemiesojušies fiziskajā ķermenī. Tomēr sarežģītība ir tāda, ka pašreizējā planetārā pāreja, kas sastāv no daudziem posmiem, prasa cilvēkiem ļoti selektīvu pielietojumu iepriekšējo iemiesošanās ciklu pieredzei, kā arī iegūt jaunas iemaņas, ko kavē zemais vispār cilvēciskās apziņas līmenis. Tiek atgādināts, ka bez patiesa pieprasījuma no cilvēka puses brīnums nenotiek. Ir vajadzīgs spēcīgs sūtījums, pieprasījums, jeb sauciens no cilvēka, jeb no apakšas, lai augstākā apziņa un augstākie spēki spētu savienoties ar cilvēku un sniegt viņam vajadzīgo palīdzību. Šo ir ļoti svarīgi ne tikai atcerēties, bet arī pielietot dzīvē praktiski.
Stiprināt savu iekšējo veselumu un atjaunot apziņas lauku vienotībā ar augstākajiem spēkiem. Tas paredz enerģētisko ķermeņu, augšējās un apakšējās triādes vienotību, kā arī fiziskā ķermeņa pārveidošanos. Tas attiecas uz to, ka cilvēks īsteno savu sūtības uzdevumu, kas ir aktuāli daudzām dvēselēm, kuras šobrīd spēj pareizi pabeigt visu iemiesošanās šo ciklu. Taču šī gada rudens un ziema izvirzīs jums citus, sarežģītākus mērķus, kas būs grūti sasniedzami bez vajadzīgās sagatavošanās. Apzināšanās paredz arī skaidrību par savu lomu sabiedrībā un kopumā uz planētas, kas piešķir šādam cilvēkam vajadzīgo enerģiju, bet no otras puses pastiprina viņa objektīvo pašvērtību. Nu ko, paskatīsimies arī debesīs. Tātad no 4. septembra Venēra jau palika direkta, savukārt Jupiters retrogrāds. 15. septembrī jauns mēnesis jaunavās, un beidzot Merkurs būs direkts. Savukārt 23. septembris rudens saulstāvji. Spēcīga enerģētiska diena. Un 29. septembrī pilnmēnesis aunā. Mazliet varbūt arī ieskats oktobrī, aizsteidzoties uz priekšu, kad 10. oktobrī Plutons direkts, bet 14. oktobrī saules aptumsums un 28. oktobrī mēnesis aptumsums. Un tad beidzot 4. novembrī Saturns direkts. Bet par to nākamēnes. Septembrī debesis saka, mazāk emocionālas reakcijas, it īpaši uz sīkumiem. Ja nevarat nereaģēt pavisam, tad vismaz ārēji mēģiniet to neizrādīt. Līdz 15. septembrim īpaši mierīgi. Un vispār līdz 15. septembrim domājiet un gatavojieties. Esiet mierīgi, jo arī Plutons ir kopā ar mēnesis mezgliem. Līdz ar to domām, vārdiem un rīcībai ir lielas un liktenīgas sekas. Esiet uzmanīgi, apzināti un piesardzīgi. Mēneša sākumā 6. 10. datums tāda kā pauze, un pēc 15. datuma tad kāds aktivitātes pieaugums. Savukārt savus projektus bīdīt varat jau no 17. septembra, mēneša 2. pusē. Bet mēneša 1. puse īpaši mierīgi. Arī bez nacionalitātes jautājumiem, bez reliģijas jautājumiem, lai nav lieku konfliktu. Īpaši labi kaut ko sākt ir laikā no 23. līdz 28. septembrim, 29. septembrī pilnmēnesis. Pašās mēneša beigās varētu būt vajadzība pēc izšķirošiem un drosmīgiem lēmumiem. Esiet vērīgi, ja dzīve prasa tādus pieņemt.
29. un 30. septembris ir diezgan grūtas dienas, jo 29. kā jau teicu, pilnmēnesis aunā. Taču kopumā septembris ir mierīgāks par augustu un arī mierīgāks par gaidāmo oktobri. Tāpēc, kā jau iepriekš teicu, ārēji atpūšaties, iekšēji saglabājiet līdzsvaru. Esiet drosmīgi un izlēmīgi mēneša beigās, ja vajag. Savukārt, tiekoties un saskarsmē, varbūt ieturēti un distancēti un pietiekoši mīksti. Pirkumiem zaļā gaisma mēneša otrajā pusē pēc 16. septembra, kad Merkurs direkts. Savukārt no veselības uzmanība ir jāpievērš vairogdziedzerim, sirds asinsvadu sistēmai, aknei un ādas saslimšanām. Varbūt iekšējs emocionāls satraukums, jūtība un emocionalitāte, tāpēc ieteicamas ir pastaigas, masāžas, varbūt kādam palīdz ūdens procedūras. Jā, kopumā laiks varbūt nav viegls. It sevišķi tāpēc, ka katrs atrodas uz sava pakāpiena, savā posmā un iet savu attīstības ceļu. Ja vecais vairs nestrādā, ja jaunais vēl nestrādā, varbūt apmulsums, varbūt pazušanas sajūta, varbūt liela notiekošā nesapratne. Pa vecam vairs nevar, pa jaunam vēl nemāk, kaut kāds tukšums, nezināšana, kur tiekties, it kā pazaudēta navigācija, it kā vecais zaudējis aktualitāti, bet pagaidām vēl nav skaidrs jaunais. Un uz kurieni tad doties? Mēģiniet pabūt šajā atmosfērā, paesiet šajā atmosfērā, brīvības un nepieķeršanās telpā. Paesiet it kā šajā miglā. Nav jāpieslēdz steiga vai bailes. Harmonizējieties iekšēji, pameditējiet, padariet to, ko jūs gribat. Tad pakāpeniski un lēnām iziesiet uz sava ceļa. Jā, pašlaik notiek adaptācijas periods, notiek saskaņošanās. Ja līdz pat 1. decembrim no zemapziņas celsies augšup dziļie jautājumi, kuri vēl nav izdziedināti. Dziļās bailes, jeb kā saka, kad katls ir izmazgāts, tad pašās beigās pie tā dibena tie piedegumi jāperš un jāperš. Esiet vērīgi arī ārpasaulē. Arī ārpasaulē notiek dažādi pārbaudījumi vai notikumi. Tiek vērota cilvēku un cilvēces reakcija uz dažādiem paziņojumiem, plāniem
un prognozēm, kā arī notikumiem. Tāpēc ļoti atgādinu, ko jau mēģinu teikt droši vien vairāk kā gadu. Ir ļoti svarīgi teikt savu nē. Es to noraidu, es to aizliedzu, es tam saku nē. Vienmēr, kad dzirdat kaut ko, kas tiek prognozēts, piedāvāts vai plānots, vai lasiet, vai sastopaties ar tādu informāciju, kaut vai čukstus, pie sevis sakiet nē, noraidīts, aizliegts. Mēģiniet izprast šo mehānismu, kā tas strādā. Kad manipulatīvie spēki grib panākt savu, tie pa priekšu prognozē, izsaka un plāno. Un ja cilvēks klusē, tad nav izteikta cilvēka brīvā griba. Tā ir noklusēta. Tāpēc saka, ka klusēšana piekrišana. Un ja cilvēks nav izpaudis savu brīvo gribu, tad negatīvie spēki droši var realizēt. Tiem ir zaļā gaisma realizēt savus manipulatīvos nodomus, plānus. Taču, ja cilvēks izsaka savu nē, izpauž un izsaka savu brīvo gribu, tad tajā gadījumā, ja negatīvie spēki kaut ko realizē, tad tie ir pārkāpuši cilvēka brīvo gribu un izdarījuši pārkāpumu. Par ko, protams, sastrādā karmu, kam seko sekas. Un ātrāka to likvidācija. Tāpēc, izsakot savu brīvo gribu un sakot nē, veidojas situācija, kad negatīvajiem spēkiem, lai kaut ko realizētu, nākas pārkāpt cilvēka brīvo gribu, tādējādi sastrādājot karmu. Taču, ja šī brīvā griba nav izteikta ar nē, tad viņi brīvi, bez sekām un bez karmas var realizēt savus pretcilvēces plānus. Mēģiniet vēlreiz un vēlreiz izprast šīs schēmas darbības principu un apzināties, cik svarīgi ir pateikt nē. Noraidu, aizliedzu, tas ir noraidīts, tas ir aizliegts. Tāpēc arī par protestiem. Vieni saka, ka tie ir bezjēdzīgi, vieni saka, ka tiem ir ļoti liela jēga, taču tas atkarīgs no nodoma cilvēka. Ja cilvēks vienkārši protestē, cerot, ka kāds viņā ieklausīsies un kaut ko izmainīs, jā, tad jēga ir maza. Taču, ja cilvēks protestā, izpauž savu gribu, sakot nē, apzināti
noraida un aizliedz piedāvāto un plānoto, tad viņš ir izpaudis savu brīvo gribu un radījis precedentu, jeb to situāciju, ka negatīvajiem spēkiem, lai kaut ko realizētu, nāksies pārkāpt cilvēka brīvo gribu un sastrādāt karmu, negatīvo karmu. Tas ir mehānisms. Viens no mehānismiem. Kā ātrāk kosmos ar karmas likuma, jeb seku likuma palīdzību pazemina vibrācijas negatīvajiem spēkiem, un tiem arvien ātrāk nāksies pamest planētu Zeme. Jo ar viņu lielās sastrādātās karmas svaru uz planētas Zeme atrasties vairs nebūs iespējams. Vēlreiz un vēlreiz uzsveru un lūdzu. Izprotiet šī mehānisma darbību un novērtējiet to, cik svarīgi ir izpaust savu brīvo gribu, sakot nē tam, ko jūs negribat savā realitātē. Tāpēc septembrī es novēlu visiem skaidru izpratni un līdzsvaru. Turiet līdzsvaru ar visām sev iespējamajām metodēm, esiet iekšējā līdzsvarā un ārējā stingrībā sakot nē. Tas šodien viss. Pateicos.